Izlasu Elīts Veidemanis, populārs žurnālists, raksta Neatkarīgajā. Barikādas nav trauma. Un viņi tur apsūdz, faktiski izvirz apsūdzību kaut kādiem mistiskiem varnešiem, ka viņi saindē ar meliem un puspatiesībām par barikādēm tautu. Jā, bet ko tad dara viņa pati? Viņa pati, kas ir barikāžu aktīva dalībniece, laikraksta Atmoda redaktori, kas ļoti labi zina, kurš un kā organizē barikādas, apzināti šodien melo. Apzināti melo, noliekdam Tautas frontes organizatorisko lomu barikāžu veidošanā. Jo augstākās padomes deputāti atjēdzās, ka tauta ir gatava aizstāvēt savu valdību tikai svētdienas rītā, kad Rīgā jau ieradās pie attiecīgiem objektiem smagā lauku tehnika, ceļu tehnika, kravas automašīnas, un tad viņi sāka domāt, ka nu ir kaut kas jādara, kaut kas jāorganizē. Sāka veidot štābus augstākās padomes deputāti. Junzis, Krastiņš, Kristovskis, tas pats Kostanda. Bet kas tad noorganizē to, ka tās smagā tehnika ieradās Rīgā, no laukiem, no visiem Latvijas novadiem? Kas, ja ne Tautas fronte, par ko lēmumu aizsargāt objekts ar tehniku kopā ar latviešu cilvēkiem, nolēma 11. janvāra vakarā pie Godmaņa apsardzes priekšnieka Bunkas kabinetā Cielavīlze, Romualds Ražuks, Juris Strītnieks un arī es tajā kompānijā. Bet šo plānu akceptēja valde ārkārtas sēdē, un 12. janvārī visas Latvijas Tautas frontes nodaļā par barikāžu plānu, par organizatorisko procesu, par koordinācijas centriem, kur un kā, kam zvanīt, kurš novads uz kuru objektu brauc, paziņoja Cielavīlze un es pie melnajām klavieriem Latvijas Universitātes aulā. To zina visa Latvija, Veidemanis kundze, tas taču ir zināms visai Latvijai. Kā jūs variet rakstīt tādas nepatiesības par Kostandu un tā tālāk? Kas tās pa muļķībām? Vai tā jūs nesaprotiet, ka uz nepatiesības un uz meliem, kurus jūs tā apsūdziet puspatiesībās un tā tālāk, nekādu nākotni mēs neuzbūvēsim. Tāpēc, ja mēs 20 gados esam nonākuši tādā degradācijas stāvoklī, pateicoties tādiem kolaborantiem ar varu kā jūs, nedrīkst tā dzīvot, tā nedrīkst dzīvot. Un ka mēs esam dzīvi, mēs neļausim jums melot. Vienkārši neļausim, mēs paudīsim patiesību, kā tas bija. Un to darīja visa tauta, tautas pašaizliedzība. Un tas, ka tauta ticēja Tautas frontei, ne jau augstākai padomai, bet Tautas frontei ticēja. Augstākā padoma, kā apordeņotas mūmijas, kā manekeni staigā tagad riņķī apkārt. Dainis Īvāns raidījumā Sastarguma stunda aizmirst, ka viņš ir bijis ārzemēs un nevarēja koordinēt barikādas, kā tur viens apordeņots ar cilvēčiņš saka, ka Dainis Īvāns komandē. Tautas frontes priekšsēdētājs bija Romualds Ražuks, un to nu ir jāatcerās, lai kādam patikt vai nepatikt. Vēsturi sagrozīt mēs neļausim, un tāpēc izbeidziet šo puspatiesību paušanu, tuvojās Tautas frontes 25. gada diena un nesagraujiet to labo, ko ir darījis Tautas fronte.